Daugavpils krošu rūpnīca tika dibināta 1886. gadā kā neliels ģimenes uzņēmums, bet gājot gandrīz pusotra gadsimta garu ceļu, tā ir nopietni mainījusies. Mūsdienās šeit ražo medību un sporta munīciju gludstobra ieročiem, bet ir ne tikai mūsdienīga rūpnīca, bet arī saglabāts unikāls industriāls mantojums – skrošu liešanas tornis. Un apmeklējot mūsu muzeju, jūs uzzināsiet daudz jaunu faktu par skrotīm, renkuļiem, lodēm un vēsturiskajām tehnoloģijām. Rūpnīcas muzejā varēs iepazīties ar uzņēmuma dažādiem dibināšanas posmiem. Kinozālē varēs noskatīties filmu par skrošu liešanu. Ražošanas cehā varēs izpētīt vēsturiskas iekārtas. Izejvielu noliktavā ieraudzīsiet vairākas svina lietņu tonnas. Rafinēšanas telpā milzīgus katlus. Varēsiet ielupoties dziļajā dzerseņšanas akā! Obligāti uzkāpiet vecajā skrošu liešanas tornī, lai nodotu sveicienu visai pilsētai. Bet beigās šautuvē varēs izmēģināt rūpnīcas produkciju. Bet pirms doties ceļojumā pa rūpnīcu, obligāti izlasiet drošības noteikumus.